Tātad mēs esam Rumānijā, Sibiju. Sibiju ir galvaspilsēta Hard Enduro. Tie visi pasaules labākie raideri, tādi kā es, protams, brauc izklaidēties. Un tepat pa ielu, pa bulvāri uz priekšu ir prologa trasa. Šodien ir pirmā diena sacensība, kas ir prologs, un tad rītdien jau ir braukšana mežā, kalnos un bezceļos. Prologs ir kvalifikācijas šķēršļu josla, kur ir baļķi, akmeņi, ūdens vānas, lecieni un tā tālāk, kas ir tepat pilsētas vidū. Tas ir tā galvenā iela, kur ir visa ir aizžogota, tur tagad nevar braukt mašīnas. Mans lielākais izaicinājums šodien ir vai nu lekt lielās rampas vai nelekt. Es skatīšos pēc situācijas. Atceries, ka tu esi numur 1. Es esmu nevis numur 1, bet es esmu numurs 492. Tā kā, nu, tur. Es mēģināšu arī palikt, nekristies tā kā uz apakšu. Es uztraucos dzīvē tikai 2 gadījumos. Kāzās, un šis ir otrs. Baigais fetišs sports, tu atbrauc uz, nezinu, kaut kādu Rumānijas vidienu, un pēc tam tev draugu un radnieki brauc skatās, kā tu mocies pa baļķiem pilsētas centrā. Nu tā, normāls hobijs. Man tāds sajūta, ka dzīvības un nāves moments manā pasaulē. Vienkārši piļ. Marijs, let's go! Vajag ātri nobraukt. Jā, nobraukt, labi. Es šitā braucienu veicītu līgumus rokā. Pagad, tā lai redz filmē. Bet es saku, es tādu feeling nebija no tā stresa pāri baļķiem. Es vēl forši jūtos pāri riepām sākot braukt. Es sāku saprast, nu tā kā, kas te notiek. Un es vienkārši no bailēm liku kājas pie riepām visu laiku. Uzbrauc, nolieku, lai gan tur vispār tur varēja lecienus. Tik dīvaini sajūta bija. Tāds outer body experience bišķi. Nē, labi gāja. Kaut kādās nepilnās 5 minūtēs. 4. no latviešiem. Labi, Aivars Kukojs, kas ir top 5 raiders, viņš arī bronzā brauc. Tā kā man ir gods braukt vienā klasē ar šiem vīriem. Nē, bet es esmu priecīgs, bija forši.